Labdien, dārgie skatītāji! Universālās teltis priekš pirts ieradušās pie mums pirmo reizi, un mēs mēģināsim viņas salikt. Rekur mēs tikko esam jau izpakojuši ārā no maisa, no somas speciālās galveno telti. Te mums kaut kas vēl smags ir, te izskatās tie ir aķīši, bet kas mums būs vajadzīgs pēc tam. Instrukciju mēs lasījuši neesam, redzējuši, kā viņu liek, nekad neesam. Džeki nelasīs tūsīts. Džeki īsti nelasīs vircīts. Te kaut kā kumija. Salikšana 5 minūtēs, jā? Nu, tā kā bija domās, jā. 5 minūtes. Panesam uz turieni. Mēs esam lietotāji, pirmo reizi liekam. Uzņemam 5 minūtes. Bez instrukcijas. Viņi jau šitā te nokrītās. Kur te mums pieeja? Atrokās noteikti. Atrokās, jā. Tik kaut kas ir smags. Ieejas var jau, labi, tu nenāc, bet te jārāk ieejas. Jā, Tā var viņu uztaisīt. Man ir aizdoma, ka jāiet iekšā caur ieju un jāceļ vidu. Un tas tur vidu. Tā. Šis ir kaut kas klāt. Nu, lai pagaidām stāv. Tā ir ieejas. Es vairāk domāju, ka šitais nav jāliek. Kas ar to jādara? Nezinām? Man šķiet, ka es zināju. Man šķiet, ka tam vidum ir jābūt. Oho! Oho! Hohoho! Vēlreiz. Kur mēs izējam? Uz to. Nu, un dārgie skatītāji, droši vien, ka ražotāji nebūs mēlojuši. Īsti 5 minūtēs bez mazliet, tas arī ir iespējams. Tūlīt mēs viņu iztaisnosim, nostiepsim, sadzīsim. Nu, sadzīsim. Salīdiem vajag tur. Sadzīsim nav vērts, pagaidām varam ievastu vai vajag. Tas tiegas vidējais viņš atskrūvējās, man aizdoma. Rekur nāk metāli. Kurstenim, krāsnī. Krāsni nāk snigalā. Nu, es domāju, ka liekam uz pauzi pagaidām. Paga, otra daļa. Kur bija otra daļa? Kura? Nē, priekštavu pēc tam. Grīdiņa nav. Nu, to mēs tūlīt skatīsimies, meklēsim. Paldies! Pauzīt! Labdien! Šeit mēs esam jau nākamajā dienā. Vakar aizvirsām filmēt tālāk. Pārāk aizrāvāmies ar visu pirts organizēšanu līdz tumsai. Un tad atkārtosim, kas mums bija vakar. Vakar mēs salikām šo pirts telti. Viņa salikās ļoti ātri, burtiski par minūtēm 5. Un tad klāt mēs viņai piebūvējām vēl priekštelpu, kuru salikt bija nedaudz ilgāk, minūtes 15-20. Viņa sastāv no 3, nezinu, kā tur ir, konstruktīvajiem stieņiem, kurus varēja aiz šiem rāvējsledzējiem iebāzt. Viņi ir 3, un viņa smuki ar rāvējsledzēju arī pieliekās klāt galvenajai pirts teltī. Tā kā pirts telti var izmantot gan ar priekštelpu, gan bez. Un no priekša viņi vienkārši nostiepjas rekur ar striķiem. Jo pirtī ir 2 ieejas. Viena tur no priekša, un rekur ir vēl otra ieeja, kuru var izmantot vienlaicīgi, tā kā, ja ir nepieciešamība lodziņu vēdināšanas. Te loks, rekur moskītu tīkls, un rekur vēl no iekšpuses tūlīt atvērsim vaļā. Nu labi, to pēc rekur. Tadā!
skatās no iekšpuses. Re, kur mums gājas skurstenis ārā. Te ir karstam izturīgais audums un arī metāls. 2 slāņos. Šī telspirts ir 2slāņaina. Skurstenis mums bija tik garš, patiesībā varējām viņu īsāku likt, jo iekšā vēl karstā ūdens bāk. Nu ko, iesim iekšā, kā mums tad izskatījās no ārpuses. Re, kur ir priekštelpa. Kā mēs redzam, pirts ir 2slāņaina. Nu, re, kur mūsu krāstiņa. Re, kur kā mēs vakardien pērāmies. Mums ir saliekamais sols un pagaidām parastais sols, bet domāju, ka būs arī komplektācijā arī saliekamais sols. Bija ļoti komfortabli. Kājas tomēr pie pašas zemes nedaudz vēsums ir, bet teikšu tā, vakar pie -3 grādiem šeit bija diezgan ļoti labi. Re, kur mums lotiņas bija. Re, kur krāsns. Krāsns mums ir no nerūsējušā terauda. Šeit no augšas speciālā vieta, kur akmeņus likt. Re, kur tur ir virsma jau. Šitā mums regulējās gaisa padeve. Šitā mums viņa varās pilnībā vaļā. Reku lodziņš 1, lodziņš 2, reku otra izēja, kas interesanti ir grīda. Grīda ir kā ar rāvaislēdzēju noņemama, bet interesanti, ka grīdā arī ir 2 caurumi vai pat 4 caurumi, nē, 3. 3 caurumi arī ar rāvaislēdzi atveram priekš ziemas makšķerē. Nu, pie šīs komplektācijas ar pirtslotām peroties 2 tā bija baigi ok. 3 varētu sēdēt komfortabli arī, bez pēršanās. Bet, nu, ja, teiksim, ja ir cilvēki, kas arī sēž apakšā, piemēram, nu, tad te varētu mierīgi kādi 5 cilvēki, varbūt 6 arī sēdēt kopā. Paldies par uzmanību. Telts pirts, supersauna.lv